tad viņiem būtu vienkārši jāsāk aizstāvēt sevi, jo pagaidām cilvēki ir kā aicis, ir apguvuši tolerastību pēdējo 20 gadu laikā, ja? Paskaties, ja, kam mācīja toleranci saucamo pret visu? Mācīja visiem balto teritoriju iedzīvotājiem. Kādiem musulmaņiem, melnajiem musulmaņiem, aziātiem mācīja kaut ko, skaloja smadzenes par toleranci, vispār nevienam. Tie, kas tagad ir sapludināti iekšā Eiropā un Amerikā, viņiem vispār nav nekādas idejas par tolerastību vai par toleranci, kā to sauc, ja? Ir jau tādi, kas ir uzauguši, bet lielākoties, jā. Viņiem arī, man liekas, ir pofīgi jau pa lielam, ja? Jo viņiem vairs augstāk par jebkuru toleranci stāv viņa reliģiozā piederība islāms, ja? Ko mēs tagad redzēsim drīz pilnā plaukumā, kas ir pāri vilnis pār visām teritorijām, kas nebūs pozitīvi priekš mums. Ja? Un kāpēc tas tika izdarīts? Tieši tāpēc, lai mēs nespētu pretoties tam, kas tālāk notiksies ar balto cilvēku sabiedrību. Mums tika jāatzināt toleranci, lai mēs uzvestos labi, pat tad, ja mūs sitīs nost, ja tev griezīs rīkli puši, tev nebūtu nespējas saņemties un aizstāvēt sevi.